Es atceros grāmatā Armanda rakstītajā, tur ir tāda zīmīga frāze, ka braucot projām, tas laikam sanāca, ka tu brauc ar vilcienu uz Maskavu un tad lidoji, ja? Un tu saki mammai, ka mamma, viss ir kārtībā, tagad par naudu mums vairs nebūs jāuztraucās. Tā arī tāda, jau tajā brīdī bija tā sajūta, ka to mēs esam atrisinājuši vismaz. Savā prātiņā 19 gadnieki, jā. Kaut arī atkal, ja man tā ir, es zinu, kādēļ es to teicu, jo es parakstīju, tad parakstīšanas bonus bija $100,000. Priekš tā laika tas neaptverama naudas summa, ko nevarēja iztērēt laikam Padomju Savienības, vidējā līmeņā, vidējās algas cilvēks. Visā savā mūžā, ja vēl pareiķinām kurs un viss, tas bija abnormāla naudas summa.